sveiciens visiem manā jaunajā video. Un, ja pagājušā video jūs redzējāt Daugavpils promenādi numur 1, tad šajā reizē esmu atbraucis uz promenādi numur 2. Abas promenādes iet gar Daugavu, bet neatrodas blakām. Bruģielas promenāde, ko jūs redzējāt pagājušā video, atrodas vairāk uz Krāslavas pusi. Savukārt šī promenāde atrodas, kad brauc iekšā Daugavpilī, pabraucot kādu gabaliņu, tad atrodas Daugavas malā blakus Cietoksnim. Šis priekšā ir dzelzceļa tilts. Pa šo dzelzceļa tiltu kādreiz kursēja vilcieni Viļņa Sanktpēterburga. Un tāpat pa šo tiltu brauc arī kravas vilcieni uz Viļņu. Kam šis laukums ir ierīkots, es diemžēl pats nezinu. Nekādus pasākumus tur tā pats ar savām acīm neesmu redzējis. Varbūt, kas vēl skatās no Daugavpils, var uzrakstīt komentāros, kam tas ir domāts, šis laukums. Un šeit var redzēt Cietokšņa maketu. Ļoti interesanti uztaisīts. Runājot par pašu promenādi, tad promenādes garums ir 1 kilometrs aptuveni. Un tātad, lai izsteigātu šo promenādi, vajag turpat pakaļ sanāks 2 kilometri. Tas ir diezgan pienācīgs attālums. Daugavas otrā pusē, tur atrodas tāda kā kolonija. Nezinu, vai to var pareizi nosaukt par koloniju, cietums, kolonija, nezinu. Un, ja runā par pašu Daugavu, tad Daugava sākas Krīvijā, Valdai augstienē, tek cauri Baltkrievijai un Latvijai, līdz iztek Rīgas līcī Baltijas jūrā, kur veido Rīgas ostas akvatoriju. Kopējais Daugavas garums ir 1005 km, no tiem 352 km atrodas Latvijā. Arī šeit tā ļoti interesanti ir izbūvēts, ļoti forši izskatās. Šeit nevar atbraukt no pilsētas centra 13. un 13. autobusu. Un var braukt arī ar tramvaju 3, bet tad ir jāpaiet kāds gabaliņš ar kājām. Nav tālu, bet tomēr. Personīgi man patīk labāk pastaigāties pa promenādi numur 1, jo tur ir tāds kā neliels aizvējš, ja ir liels vējš ārā, bet šeit tikai vien daži koki un nekāda aizvēja īpaši nav, tāpēc šeit nav tik patīkami staigāt lielā vējā. Vasarā, protams, viss ir daudz skaistāk, varbūt kādā reizē es atnākšu šeit vasarā pafilmēt, bet pagaidām parādu, kā ir. Šeit aiziet gājēju pārija uz Nikolaja vārtiem Cietoksnī, bet promenāde aiziet tālāk. Vasarā šeit arī esmu saticis ļoti daudz turistus. Tie arī šeit, kas brauc iekšā ar mašīnu no Rīgas vai citām vietām, arī šeit apstājas un arī tāpat pastaigājas.
kaut kā tā sanāca man šis video. Būšu ļoti priecīgs, ja jūs nospiedīsiet pogu patīk un uzrakstīsiet kādu komentāru. Šajā ziņā jūs esat ļoti slinki, komentārus negribat rakstīt, bet komentārs būtu ļoti, ļoti vajadzīgs. Tas man arī viss. Paldies, ka skatījāties. Lai jums jauka diena, vai arī jauks vakars vai rīts. Atā!